Eiropa atbild Amerikas Savienotajām valstīm, izvēloties vispār neuzbrukt. Patiesībā vēl vairāk. Eiropa ierobežo Amerikas Savienoto valstu spējas uzbrukt Irānai. Un tas, kas vēl pirms dažām nedēļām bija ierasta transatlantiska ķildēšanās, ir pārvērties par kaut ko daudz nopietnāku. Laikam ir pagājuši apmēram 2 mēneši kopš pēdējās Trumpa un Eiropas krīzes, tāpēc atkal viss sākas no jauna. Šoreiz problēma ir mazāk zaļa, bet vairāk sarkana, balta un zaļa. Savienotās valstis vēlas Eiropas palīdzību savā īpašajā operācijā pret mullām. Eiropa vispirms atteicās iesaistīties cīņā, pēc tam atteicās sniegt reālu atbalstu Hormuza šauruma atvēršanai, un tagad atsaka Savienotajām valstīm gaisa telpas un bāzu izmantošanu. Varbūt to varētu saukt mazāk par sīvu sāncensību un vairāk par stāstu ar sakāpinātu retoriku. Jebkurā gadījumā mediju diskusijās par situāciju tiek ignorēti plašāki stratēģiskie stimuli, ar kuriem abas Atlantijas puses saskaras. Tāpēc šodien es vēlos apspriest 3 galvenos punktus. Pirmkārt, mēs apskatīsim ievilkšanas konfliktā problēmu, kuru Eiropas sākotnējie soļi bija paredzēti risināt. Proti, Eiropa vēlas atturēt Amerikas Savienotās valstis no ilgtermiņa sliktas rīcības, pat ja tas nozīmē īstermiņa sāpes kontinentam. Tad mēs pārcelsim sarunu uz tagadni, aprakstīsim, kāpēc bāzu jautājums ir pavisam cita lieta, un ievietosim to kontekstā ar to, kā NATO darbojas gan formāli, gan neformāli. Visbeidzot, es vēlos apskatīt ideju, ka palīdzība Amerikas Savienotajām valstīm atkal atvērt Hormuza šaurumu tikai paildzinās problēmu. Un priecājieties, jo tas nozīmē apspriest kara pamatcēloņus. Bet sāksim ar ievilkšanas jautājumu, un šo daļu es īsi apskatīšu, jo tā saistīta ar tēmām, kuras mēs jau iepriekš esam apsprieduši. Īsumā, ievilkšana notiek tad, kad valsts uzsāk karu, kas pēc tam pamudina tās sabiedroto iesaistīties cīņā, pat ja sabiedrotais būtu labprātāk izvēlējies, lai kara vispār nebūtu. Būtībā iniciatoram ir šāda vēlmju secība. Labākais iznākums ir karot kopā, tad karot vienam pašam, un sliktākais iznākums ir vispār nebūt karam. Vai, vēl perversāk, karot kopā, tad vispār nebūt karam, un tad karot vienam pašam. Tikmēr sabiedrotais vēlas vispirms, lai nav kara, tad karot kopā, un tad, lai karā piedalās tikai iniciators. Iespējams tāpēc, ka sabiedrotais nevēlas redzēt, kā iniciators cieš ilgtermiņa zaudējumus. Ja iniciatoram ir iespēja noteikt, vai karš vispār sāksies, tas var būt drošs, ka sabiedrotais nāks palīgā, kad situācija kļūs nopietna. Tas nozīmē, ka tas var sasniegt sev vislabāko rezultātu, uzsākot karu. Un, kā jau liecina nosaukums, iniciators uzsāk karu. Ievilkšana ir bijusi Irānas kara diskusiju sastāvdaļa jau no pirmās dienas, jo pastāv iespēja, ka šajā gadījumā Izraela bija iniciators, bet Amerikas Savienotās valstis darbojās kā partneris. Izraela sāka konfliktu, jo tā varēja pamudināt Amerikas Savienotās valstis pievienoties. Un patiešām Amerikas Savienotās valstis pievienojās. Pievēršoties NATO politikai. Amerikas Savienotās valstis ir kļuvušas par iniciatoru, bet Eiropa tagad ir partneris. Pat ja Eiropa nevēlas palīdzēt bombardēt Irānu, Amerikas Savienotās valstis tomēr izmantoja transatlantiskās attiecības, lai panāktu palīdzību Hormuza šauruma atvēršanā. Tas ir process, ar kuru jūs visticamāk esat cieši iepazinušies pēdējā gada laikā un vēl ilgāk, jo tas turpina atkārtoties. Mēs vienkārši esam pārcēlušies uz jaunu vietu. Eiropa pretojās. Viens no skaidrojumiem bija tas, ka Eiropa nevēlējās radīt ilgtermiņa aplamu stimulu. Īstermiņā Eiropai patiešām varētu būt labāk panākt, lai šaurums tiktu atvērts no jauna. Taču Eiropa nevēlas nonākt situācijā, kur pēc 6 mēnešiem Trumps iesaistās jaunā konfliktā, un Eiropai atkal rodas īstermiņa stimuls palīdzēt. Ne tad, ja šauruma atvēršana militāri būtu dārga un neizbēgami novestu pie kaujas upuriem. Tāpēc Eiropa šodien nostājās stingri, cerot, ka tas atturēs Trumpu no nākamās avantūras. Kā paredzams, šī nostāja saniknoja Trumpu, izraisot ierastos sociālo mediju un preses virsrakstu citātus par Eiropas it kā vājās gribas izpausmēm. Tomēr tas ir vairāk vai mazāk ierasti. Mēnesi vēlāk karā situācija jau bija izgājusi ārpus ierastā. Pēdējās pāris dienās notikušais pavērsiens ir mainījis uzmanību no aktīvas Eiropas iesaistes uz pasīvu Eiropas iesaisti.
Itālija atteica Amerikas Savienotajām valstīm nosēšanās atļauju vienā no savām bāzēm lidojumiem, kas jau bija ceļā un kuru galamērķis bija Persijas līcis. Mums vajadzētu būt piesardzīgiem un to neapzīmēt kā Itālijas aizliegumu, jo izskatās, ka Amerikas Savienotās valstis bija paviršas un iepriekš nelūdza atļauju, kā to paredz viņu vienošanās. Tomēr Spānijai un Francijai šajā jautājumā ir skaidra politika. Tas neļauj ASV militārajiem lidaparātiem, kas iesaistīti operācijā, izmantot savu gaisa telpu vai bāzes. Tas sadusmoja Trumpu, radot pašreizējo transatlantisko strīdu. Šo situāciju padara atšķirīgu tas, ka atļauja izmantot gaisa telpu un bāzes Spānijai un Francijai nerada nekādas taustāmas izmaksas. Šeit vairs nav runa par nevēlēšanos uzņemties riskus, kurus Savienotās valstis cenšas uzspiest Eiropai. Tagad runa ir par mēģinājumu tieši mainīt ASV misiju Irānā. Būsim skaidri par to, ko iepriekšējie līgumi šajā jautājumā nosaka un nenosaka, pirms pārējiem pie plašākas strateģiskās ainas šeit. ASV bāzes šajās valstīs ir daļa no plašākas NATO misijas, lai saglabātu Amerikas Savienoto valstu integrāciju Eiropas drošības jautājumos un kalpotu kā atturēšanas spēks. Tomēr Ziemeļatlantijas līgums sabiedrotajiem uzliek pienākumu palīdzēt cits citam tikai tad, ja uzbrukums notiek Ziemeļatlantijas reģionā. Tas ir aizsardzības rakstura, lai izvairītos no iepriekš minētajām ievilkšanas riskiem. Tas ir ierobežots geogrāfiskajā apjomā, arī lai atbalstītu šo aizsardzības misiju un izvairītos no tiešas avantūristiskas ārpolitikas veicināšanas. Ziemeļatlantijas reģionā nav noticis neviens uzbrukums, un tāpēc nav arī līgumā noteikta atbalsta pienākuma. Kā vienmēr, NATO sabiedrotie ir brīvi palīdzēt divpusēji jautājumos, kā viņi uzskata par vajadzīgu, un tieši tādā veidā izveidojās labprātīgo koalīcija Irākā. Bet tā ir viņu izvēle. Lai gan Trumpa administrāciju ir sarūktinājusi Eiropas nevēlēšanās sniegt brīvprātīgu palīdzību, situāciju līdz augstākajam punktam noveda atteikšanās sniegt arī pasīvu palīdzību. Salīdzinoši mēreni politiķi, piemēram Marco Rubio, apsprieda bāzu izmantošanas tiesības kā sava veida plašu vienošanos. Savienotās valstis iegulda šajās bāzēs, lai izveidotu atturēšanas spēkus. Taču daļa no kompensācijas par to ir šo bāzu izmantošana, lai izvērstu spēku visā reģionā un pārējā pasaulē. Tādējādi šīs attiecības ir, citēju, grūti uzturamas, un ir grūti teikt, ka tas ir labi Savienotajām valstīm. Tātad viss tas būs jāpārskata no jauna. Vēl viena lieta, ko šeit ir vērts atzīmēt, ir tā, ka Kongresa demokrāti, kuri līdz šim ir ļoti veiksmīgi izmantojuši gandrīz katru soli Irānas kara jautājumā savā politiskajā labā, ir bijuši salīdzinoši atturīgi attiecībā uz šo turpināto strīdu. Kas attiecas uz Eiropas argumentāciju, tā ir cenu šoku un bažu par Ukrainu kombinācija. Augstas degvielas cenas ir slikti, par to nav nepieciešams tālāk diskutēt. Aizmirstiet to. Augstas degvielas cenas ir labas, ja jūs eksportējat daudz jēlnaftas, kā to dara Krievija. Izbaudiet savu rubļu baseinu, kamēr maksājat par nākamo kara fāzi. Irāna galvenokārt caur sev pakļautiem grupējumiem jau gadu desmitiem ir tieši traucēkus Eiropai. Taču Ukraina šobrīd ir galvenais, par ko domā Eiropas amatpersonas. Protams, Ukraina šobrīd bombardē visus Krievijas eksporta termināļus līdz pilnīgai iznīcībai, taču joprojām būtu labāk, ja jēlnaftas cenas būtu zemākas arī tam naftas daudzumam, kas tomēr izlaužas ārā. No šī skatpunkta, jo ātrāk Hormūza šaurums tiks atvērts, jo labāk. Tāpēc Eiropa tagad pielieto piespiedošu spiedienu, lai panāktu, ka Amerikas Savienotās valstis izbeidz karu. Tagad, ja paskatāmies uz kopainu, nav grūti redzēt, ka Ukrainas situācija būtu labāka, ja Irānas valdība vairs nebūtu pie varas. Galu galā, tas ir netiešs traucēklis lielākajā jautājumā. Ja vairs nav augstākā līdera, tad nav arī sadarbības ar Krieviju, un galu galā nav arī netiešu zaudējumu Ukrainai. Šādā gaismā, lai spiediens uz Amerikas Savienotajām valstīm uzlabotu situāciju, jums patiešām jācer, ka tas novedīs pie ātras vienošanās par konflikta izbeigšanu. Ja tas nenotiek, tad viss, ko jūs panākat, ir palielināt iespējamību, ka Irānas valdība izdzīvos. Diemžēl tas mūs noved pie mūsu iemīļotās loģisko robu tabos. Pirmais posms ir tas, ka Eiropa pārtrauc sniegt palīdzību. Trešais posms ir tas, ka tiek panākta vienošanās. Ikreiz, kad es rādu līdzīgu šī slaida versiju, doma nav teikt, ka pirmais posms nevar nozīmēt trešo posmu. Bieži vien tas var notikt, noteiktos apstākļos. Problēma ir tāda, ka ja jūs nenorādāt šos apstākļus un pēc tam neizvērtējat atbilstošā argumenta loģiku,
Jums patiesībā nav stratēģijas. Jums ir cerības un lūkšanas, kas nav derīga valūta loģikas valstībā. Galu galā, ja mēs koncentrējamies uz trešo posmu, vienošanos par konkrētu izlīgumu, mēs visi jau zinām, ka to, vai būs karš vai miers, nosaka tas, vai pastāv šķēršļi sarunās. Patiesībā galvenā ietekme, sniedzot palīdzību, vai precīzāk sakot, liedzot loģistikas atbalstu, ir tāda, ka Amerikas Savienotajām valstīm samazinās iespēja uzvarēt. Tas pats par sevi mūs nepietuvina kara beigām. Viss, ko tas panāks, ir samazinās prasības, ko Amerikas Savienotās valstis izvirza, un tieši par tikpat lielu apjomu palielinās prasības, ko izvirza Irāna. Nav nekādas progresa. Tagad, hipotētiski, ja vienošanās tomēr tiktu panākta, Eiropai tas nebūtu obligāti slikti, ka Irāna panāca vienošanos ar uzlabotām sarunu pozīcijām. Karš ir dārgs arī Eiropai, tāpēc tā varētu dot priekšroku vienošanās panākšanai, lai izvairītos no šīm izmaksām. Ukrainas pozīcija varētu joprojām būt labāka, neskatoties uz saikni starp Krieviju un Irānu. Taču mums joprojām ir jāprecizē, kā tieši Irānas ietekmes palielināšana noved pie vienošanās, kas iepriekš nebija iespējama. Es redzu veidus, kā šī loģiskā saikne varētu darboties. Piemēram, ja Irāna nebūtu pārliecināta par savām izredzēm karā, ja Eiropa iesaistītos konfliktā, bet tai būtu precīza informācija, ja karš paliktu reģionāls, tad apsveicu. Jūs tikko novērsāt informācijas problēmu. Kad sarunu šķēršļi ir novērsti, drīz tiks panākta vienošanās. Bet es arī redzu, kā tas varētu nostrādāt pretēji vēlamajam. Pieņemsim, ka Amerikas Savienotās valstis turpina cīnīties, jo joprojām cer, ka novājinātais režīms pēc konflikta beigām tiks gāsts protestētāju spiediena dēļ. Un ņemiet vērā, ka CENTCOM joprojām sūta Irānas tautai vēstījumu. Gaidiet, tāpēc tas ir ticami. Tad Amerikas Savienotās valstis turpinās bombardēšanas kampaņu, līdz izlūkdienesti uzskatīs, ka ir pietiekami novājinājuši Irānas drošības spēkus, lai revolūcija varētu gūt panākumus. Eiropas atteikumi ļaut izmantot savas bāzes tikai pagarina šo procesu. Galvenais ir tas, ka es neesmu šeit, lai jums teiktu, ka Eiropa pieļauj kļūdu. Drīzāk es esmu šeit, lai teiktu, ka stratēģija ir slikti definēta, un mums visiem ir grūti zināt, vai tā darbosies. Atcerieties, ka tikai 2 valstis atsakās ļaut izmantot savas bāzes, kamēr citas ir gatavas palīdzēt, izņemot militāro atbalstu. Tāpēc arī nav skaidrs, vai Eiropai ir skaidri definēta stratēģija. Bet, ja jūs vēlaties, lai šaurums tiktu ātri atvērts, tad arī jums vajadzētu prasīt precizējumu, kā tieši viņi domā, ka šī stratēģija darbosies. Tātad, galvenās atziņas. Dažas Eiropas valstis pat atsakās sniegt pasīvu atbalstu ASV centieniem Irānā. Mērķis šeit ir piespiest Amerikas Savienotās valstis pēc iespējas ātrāk izbeigt karu. Taču tas, kas nosaka, vai kari beidzas, ir to izraisījušo sarunu šķēršļu atrisināšana, un nav skaidrs, kā šīs valstis sasaista savu stratēģiju ar šo rezultātu. Šobrīd izskatās, ka mēs esam iestrēguši laika cilpā. Eiropa un Trumps ir nesaskaņās. Trumps reaģēja asi, radot transatlantisku spriedzi visiem. Esiet gatavi draudiem, ka Amerikas Savienotās valstis atsauks savu atbalstu Pearl Initiative Ukrainai, kas Eiropas pircējiem nodrošina piekļuvi ASV ieročiem, kuri nepieciešami Ukrainai. Eiropa atgriežas pie sarunu galda ar kādu piekāpšanos. Šeit apvienotās karalistes samits, kurā piedalās 35 puses, lai risinātu Hormuza jautājumus. Es personīgi ar interesi gaidu noplūdes par Eiropas iekšējām debatēm šajā sanāksmē, jo man ir aizdomas, ka daži neuzskata, ka Spānijai un Francijai bija īstais brīdis izspēlēt bāzes kārti. Tad mēs visi uz pāris mēnešiem aizmirstam par šīm lietām. Laikam tiksimies jūnijā. Nē, ko es mānu? Es būšu atpakaļ jau rīt. Atvainojos, ka neveicu jautājumu un atbilžu sesiju, par kuru vakar lūdzu iesūtīt jautājumus. Dažreiz vienkārši parādās jaunas lietas. Tomēr es saglabāju jautājumus, lai varētu tiem pievērsties, kad būs iespēja. Šobrīd, ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, un tiekamies nākamreiz. Uz redzēšanos!